Ar ko sākt? Ko pēc tam aiz tā likt? Mūžīgā meklējumā esmu pēc struktūras un norādēm. Pasakiet man, ko, kad, kur darīt vai nedarīt. Un pat šos vārdus uz papīra liekot, šķiet tik sarežģīti. Neredzu, kas būs uz priekšu, neredzu pat nākamo vārdu. Viss tik raupšs liekas, ir daudz papildus darba man sevī jāiegulda, lai tikai spētu izteikt to, ko jūtu. Raupjums neizbēgams, tas demotivē mani. Vēlos uzreiz, tā skaisti, lai tie, kas klausās, no pirmajiem maniem vārdiem ieraut manā stāstā. Un pat vārdus svītroju ārā, dēļ liekvārdības, kas nāk līdzā. Tikai aiz domas, ka tā būs labāk. Bet tas nepiedars pie sajūtas, tas piedars pie domas. It kā gribas stāstīt un stāstīt par sajūtām, cik skaistas tās var būt. Bet gribas arī paklusēt, tā vieglāk ir. Klusējot, neviens nevarēs man aizrādīt, kā ir pareizi un kā ir nepareizi. Nevēlos es dzirdēt, cik kļūdas manā tekstā, cik pieturzīmes trūkst un nepareizi ieliktas. Ne jau vārdi ir tas, ko gribu pateikt, ne jau pieturzīmes, kuras vēlos parādīt. To, ko vēlos, ir nodot sajūtu. Lai kaut uz brīdi jūs sajustu to, ko jūtu es, kaut vai nedaudz. Sajūtas ir tās, kuras meklējam, tās, pēc kurām mēs tiecamies. Nu labi, pēc kurām es tiecos. Nevaru runāt jūsu vārdā. Domas atkal traucas, kas bija teksts sākumā, vai viss kopā labi skanēs. Tik interesanti un noguroši uzmanīt pašam sevi, satraukties pašam par sevi. Lai ir tā, kā ir, tas jau ir pagātnē. Un kas ir pagātnē, vairs nav maināms. Katrs vārds, ko es rakstu, paliek. Katra kļūda paliek. Paliek ierakstīta pagātnē. Te arī paliksim pie pagātnes. Viss, ko mēs zinām, ir pagātne.